Es esmu diezgan daudz domājusi par Jānu Čakstu kā personību. Un tas ir arī tas mans šodienas uzdevums, ja? Pastāstīt par viņu kā cilvēku, kā personību, kā to piemēru, ko mēs varam no viņa ņemt. Man šķiet, ka personībai ir milzīga loma vēsturē. Es zinu, ka vēsturnieki patiesībā varbūt domā citādāk, kad tie apstākļi ir sakrituši vajadzīgā vai nevajadzīgā virzienā, un ka ir citas tās lietas, kas virz vēstures priekšu. Un tomēr personības nozīmi mēs nevaram pārvērtēt. Arī Jāņa Čakstas personības nozīmi, nē. Jo iedomājieties, tas ir laiks, kad mums vēl nav bijusi valsts. Mums vēl nav bijis prezidents. Tas ir pirmais. Un kādam viņam ir jābūt. Un būtībā no tā, kāds bija šis te valsts pirmais prezidents, radās priekšstats par to, kāda ir jābūt šāda prezidenta institūcijai. Un par to, vai tā vispār mums ir jābūt. Un tad, kad par prezidentu ievēlēja Jāņu Čakstu, tad var jau dažādi par to domāt. Var domāt par to, ka viņš bija vienīgā pietiekami neitrālā persona, un var domāt par to, ka viņam bija pieredze politiskā darbā, bet man šķiet, ka tomēr milzīga loma bija arī viņa personībai. Pirmām kārtām man gribētos pieminēt ideālismu. Jo, lai aicinātu cilvēkus uz kaut ko, lai vedinātu sev līdzi, ir jābūt pašam tai pārliecībai un ticībai. Un Jānis Čaksts savā dzīvē visu mūžu ir sekojis tādam ļoti svarīgam un būtiskam ideālam. Tad, kad viņš mācījās Maskavas universitātē, kad viņam bija tāda ļoti veiksmīga iespēja būt kopā ar mūsu jaunatpēdu Krišjānu Valdemāru, kurš tos latviešu puikas tā kā mazliet pieskatīja, lai tā lielajā Maskavas pilsētā nepaklīst, tad viņam bija tā izdevība šiem jauniešiem iedvest tādas ļoti vērtīgi ideāli. Es tā vienkāršot izstāstot, varētu teikt tā, ka apmēram, tu esi atbraucis šeit mācīties, tu apgūsi zināšanas, tu veidosi savu karjeru un tu dzīvē kāpsi uz augšu. Bet atceries, ka vienmēr daļa no tā, kas tev ir jādod atpakaļ savai tautai, lai celt arī to uz augšu. Tu esi savā ziņā izredzēts. Tev ir bijusi tā iespēja, kļūt par kaut ko. Jau tas vien ir tā pievienotā vērtība tev, ja? Tu jau esi savai tautai kaut ko izdarījis, ja tu kā savas tautas pārstāvis esi kaut ko vērtīgu savā dzīvē apguvis, ja? Zini, proti, vari. Bet tev ir jābūt tam cilvēkam, kas ziedo sevi, daļu no sevis. Vai savu laiku, vai savas zināšanas, vai savas prasmes savai tautai, lai palīdzētu arī tai attīstīties. Un šī ideja tik ļoti aizķērās Jāņa Čakstas prātā, ka viņš tai ir sekojis būtībā visu savu mūžu. Un ne tikai pats sekojis, bet viņam, manuprāt, ir izdevies tas ļoti veiksmīgais, ko katrs cilvēks varētu tikai sapņot, izdevies atstāt arī savas idejas turpinātājus. Gan studentvienība Austrums, gan savus dēlus, gan arī, savus darbiniekus. Un šī te vēlme dalīties ar to, kas ir bijusi gan viņa tiešajā darbā. Viņš Jelgavā strādā par advokātu un konsultē gan zemniekus viņu tiesībās, gan palīdz uzvarēt prāvās, gan arī viņa sabiedriskajā darbībā. Jo laikam tajā laikā nav neviena biedrība Jelgavā, ko nebūtu dibinājis, vai vadījis, vai statūts rakstījis, vai bijis goda biedrs vai biedrs. Sākot ar Kurzemes biškopu biedrību un beidzot ar Jelgavas latviešu biedrību, ko ilgus gadus Jānis Čaksts vada. Un tā ir viņa stingra pārliecība, ka cilvēkam ir jādod arī pārējiem to, ko viņš zina, prot un var. Otra lieta, ko es gribētu noteikti pieminēt viņa personībā, ir mērķtiecība. Jo Jānis Čaksts ir uzskatījis tā, ka, ja ideja ir tā vērta, ja mērķis ir labs, tad nevar būt nekādas šķēršļi, kas kavē tās piepildījumu. Vienmēr var atrast ceļus, kā līdz šai idejai nonākt. Un man liekas, ka visspilgtākais piemērs, tās populārākais piemērs, tā varētu teikt, šai ziņā ir Jelgavas dziesmu svētki. 4. vispārīgie latviešu dziesmu svētki, kur organizēšanā Jānis Čaksts iesaistījās ļoti nopietni un varbūt
varbūt, pateicoties viņam, tie svētki arī varēja notikt tā, kā viņi notiek. Jo tur ir gan Jāņa Čakstas prasme pareizajā vietā pateikt pareizos vārdus, lai vajadzīgās atļaujas dabūt, gan viņa izdarība un organizatoru talants, lai novērstu, nepatikšanas, kā piemēram lietu, kurš cauri jumtam līst un liek skatītājiem domāt par to, vai man tā dziesma tik ļoti patīk vai nepatīk, vai labāk iet mājās. Bet viņš ir tas, kas norganizē šīs te kļūmes novēršanu, veiksmīgi. Un arī visās citās lietās, pie kā ir ķēries Jānis Čaksts, viņš ir izrādījis ļoti nopietnu mērķtiecību. Turklāt, nebūtu neuzskatīdams, ka taisnākais ceļš uz mērķi ir ar piersienā. Un te atkal ir jāpiemina savukārt Jāņa Čakstas, kā tāda kompromismeistara prasmes. Ja? Viņa nosvērtība, viņa prasme atrast pareizo un īsto ceļu, apkopot dažādas viedokļus, savest kopā dažādas domas un atrast to vidusceļu, to, kas visam ir pieņemams un ko visi var akceptēt. Lai tā lieta, kas ir iesākta, lai tā virzītos uz priekšu un nevis izčākstēt kaut kādos tukšos ķīriņos. Šo te viņa prasmi un spēju viņš ir parādījis jau agrā jaunībā, vadot Jelgavas Kurzemes ģimnāzijas studentu vakarnieku grupu. Šīs spējas izpaudās gan viņa tā pašā rīcības komitejā, kas organizēja šos 4. dziesmu svētkus, jo par to ir atzīmējis arī Jāzeps Vītols atmiņās par šiem svētkiem, šo te Jāņa Čaksta spēju visas strīdīgās lietas novest līdz galam. Gan vadot satversmes sapulci, gan studentu vienībā Austrums, un droši vien arī dažādās citādās vietās, kur viņš parādīja savu prasmi ļoti diplomātiski, ļoti mierīgi, ļoti nosvērti risināt lietas. Vēl es gribētu pieminēt Jāņa Čakstas vērienu, ar kādu viņš ķerās pie lietām. Austrumieši jau zina, ja svin, tad svin, tā skaisti. Vai ja rīko svētkus, tad rīko ar atvēzienu. Tad uzceļ Jelgavā tādu koku ēku, kas ir lielākā, ja ne visā Eiropā, ja ne visā pasaulē, tad visā Eiropā noteikti. Un, ja stāda ābeļdārzu aučos, tad stāda 33 hektāru platībā ar vairākiem tūkstošiem ābeļu. Tā, lai darbs ir pamanāms, lai darbs ir redzams, lai darbs ir tāds, kas paliek cilvēku atmiņā un arī kas paliek nākotnē. Par Jāņa Čakstu runājot, man vēl gribētos piebilst arī pateikt arī par viņa godprātu. Jo viņš bija tautā ļoti mīlēts prezidents un ne tikai tās savas sirmās galvas dēļ sauks par Čakstas tēvu, bet arī par tāpēc, ka cilvēkiem bija tāda drošības sajūta par to, ka, ja lēmumu vai likumu pieņems Jānis Čaksts, tas būs godprātīgs, tas būs tāds, kāds vienīgais ir iespējams šajā laikā, jo visu savu mūžu viņš ir bijis goda vīrs un nekad nav izmantojis nec savu augsto stāvokli, nec kādu īpašu vietu, savu vēlmu vai ģimenes vēlmu, teiksim, apmierināšanai. Taisn otrādi, viņš ļoti rūpīgi par to ir domājis, par to, kādam ir jābūt cilvēkam, kas stāv tik augstos amatos. Viņš ir runājis arī ar saviem studentu vienības biedriem par to, ka, ja tu gribi palikt tautas atmiņā ar godu, tad atceries, tev ir 2 rokas un abām rokām ir jābūt tīrām. Un vismazākais sīkums dažkārt var sabojāt cilvēku reputāciju, par to viņš bija ļoti pārliecināts. Un pat liekas tādās vienkāršās lietās vienmēr ir domājis par to, kā to var arī iztulkot, kā uz to var skatīties. Piemēram, iedomājieties, tad, kad Jāņa Čaksti otrais gribēja ievēlēt par valsts prezidentu, viņu izvirzīja kā kandidātu, tad viņš ir atcēlis visus savus braucienus pa Latviju, kas jau bija paredzēti viņam kā prezidentam, ar domu, ka par valsts naudu es nebraukāšu pa Latviju, aģitēdams par sevi. Līdz sīkumiem, tā kā neļaujot, piemēram, saviem bērniem izmantot iespēju un kāpt tribīnē, lai noskatītos karaspēku parādu. Jo, kā viņš teicis, tātad valsts prezidents esmu es, jūs nekas neesat, lai tu stāvēt, tas ir jānopelna.
Vai savukārt, esot bijis Latvijas valsts laikā tāds, kādam no valsts darbiniekiem iešausies prātā doma, ka Jānim Čakstam vajadzētu uzdāvināt Rundāls pīli. Nu, kā valsts pirmajam prezidentam, lai viņam ir kārtīgi rezidents, kurā pieņemt ārvalstu viesus un vasarās atpūsties, uz ko Jānis Čaksts bija ļoti ilgi smējies un teica, ka es jau neesmu karalis, ka man pils ir vajadzīga. Ja? Ir māja Aučos, kur es varu atpūsties. Ja kāds grib braukt ciemos, laipni lūdzam. Un viņa pieticība, viņa spēja saprast un iemācīt arī citiem, ka iemācīt saviem bērniem to, ka es neesmu karalis un jūs nekādu mantojumu nesaņemsiet. To, kas būs ar jūsu rokām un jūsu prātu sastrādāts, tas jums arī piederēs. Lūk, šāda cilvēka attieksme droši vien arī veido to uzticību. Un ir nu sagadījies tā, ka tas ir ne tikai viena cilvēka uzticības, nu teiksim tāds, saņemta uzticība vienam cilvēkam, bet tā ir arī reizē uzticība, prezidentam, uzticība valsts prezidentam, prezidenta institūcijai, ko veido Jānis Čaksts zināmā mērā, ar savu personību. Ne jau tas, kādi likumi tika pieņemti vai kādi noteikumi prezidenta statusam, ja? Bet tas, kāds bija šis pirmais cilvēks, pirmais prezidents. Kādu tēlu viņš veidoja, gan savā valstī, gan pasaulē. Kas lika cilvēkiem noticēt tam, ka mums ir nepieciešams prezidents, mums ir mūsu valstī šāda institūcija ir nepieciešama. Man dažreiz liekas, ka mēs šodien tā mazliet nenopietni domājam par šīm te lietām. Un reizēm izskatās, ka prezidenta institūciju mēs uztveram kā tādu augstskolas fakultāti, kurā mēs kādu ieceļam un tad gan jau 4 gadu laikā iemācīsies runāt, uzvesties, pārstāvēt savu valsti. Jānis Čaksts bija gatavs pārstāvēt savu valsti, un stāties cilvēku priekšā un parādīt to, kādam ir jābūt valsts darbiniekam. Ar to es arī savu runu gribētu beigt. Negribas aizkavēt vairāk jūsu laiku. Ja jums ir kādi jautājumi par Jāni Čakstu, es zināšu, es labprāt.